3 manas mīļākās ar olbaltumvielu bagātas brokastis visai nedēļai. Numur 1 ir tādas saldas biespienmaizītes ar augļiem vai ogām. Visu receptu proporcijas es atstāšu video aprakstā. Kopumā visam receptam par pamatu iet biespiens un olas. Un arī miltu vietā visur es izmantoju smalko musli. Saldos receptes saldo garšu un saļās receptes ar sēklām. Biespienmaizīšu pildījumam iekšā es lieku vienkārši balto jogurtu un klāt pa virsu lieku šoreiz ābolus, arī ļoti labi iedarēsies melenes, avenes vai pat zemenes. Starp citu, šādā veidā var arī sasaldēt pusfabrikātus un gatavot tos pēc vajadzības. Kādreiz jau biju dalījusies ar šo pīcu recepti, bet atkārtošu. Pīcas pamatne ir pilnīgi tāda pati kā biespienmaizītēm, vienkārši klāt nebiju likusi saldinātāju, kā arī pildījums var būt jebkās. Šoreiz mērcī es sajaucu grieķu jogurtu un nedaudz kečupu, un pa virsu biju likusi marinētus gurķus, šķiņķi un sieru. Un trešais variants ir arī visiem pazīstamie beigeļi, kas lieliski kalpos kā maizes alternatīva, un no tiem var pagatavot vienkārši brīnišķīgus sendvičus. Beigeļus dažreiz es taisu vairāk un gatavos vienkārši uzglabāju leduskapī. Noteikti saglabāšos receptes un neaizmirst ielikt sirsniņu.